Kāpēc es izveidoju tādu autotirgotāju platformu? Jo pats esmu saistīts ar autotirdzniecību jau 20 gadus, un laika gaitā ikdiena kļuva arvien haotiskāka. Sākot ar lapiņām, pēc tam Excel failiem, dažādām ikdienas funkcijām, piemēram, iepirkuma aktiem, pārdošanas pavadījumiem, automašīnu tabulām, cenu lapām. Katrai funkcijai savs Excel. Katru Excel vajadzēja aizpildīt atsevišķi, un tas viss vēl piesaistīts vienam datoram ofisā. Un ņemot vērā, ka dators nebija vienmēr pie rokas, bieži vien kaut kas tika aizmirsts vai kļūdaini pierakstīts. Tad domāju, ok, pārcelšu visu uz Google Drive, lai vieglāk piekļūt no jebkuras vietas. Bet telefonā kaut ko izdarīt Excelī bija neērti un neefektīvi. Tad vēl dokumentu numerācijas, iepirkuma aktiem, pārdošanas pavadījumiem, kā arī katra auto nodokļu aprēķina, kas bija jāatceras galvā vai kaut kur jāpieraksta, sagādāja galvas sāpes. Un plānotājs pilns ar pierakstiem, kas pārklājās un kurus nācās pārrakstīt no vienas nedēļas uz otru, jo kaut kas netika paveikts. Tā kā tas bija mans plānotais, tad par tiem darbiem zināja tikai es, un ja kādam to vēlējos nodot, tad tas viss bija jāpārstāsta. Radās aizmirsti darbi, aizmirsts automašīnas pat brīžiem, pilnīgs jucek. Un ne jau, ka to nevarētu izdarīt, pārdevām 30 automašīnas, viss jau darbojās. Bet laiku pa laikam savalkot finanses, nācās saprast, ka daļai darījumu trūkst informācijas. Un arī to laiku un nervus vairs nevēlējos tērēt papīriem un administrācijas darbiem. Sapratu, ka pārāk daudz laika tiek tērēts darbībām, kuras varētu automatizēt. Tāpēc izveidoju autosum.net. Sākumā vienkārši sadalīt izdevumus par automašīnām, redzēt katra automašīnas pašizmaksu, un lai tas viss būs vienmēr pieejams telefonā ērti pārskatāmā veidā. Jo viena lieta ir nomainīt gaisa filtru, bet cita remontēt dzinēju. Ja tam nesako līdzi, tad konkrētā darījuma peļņa ir tikai uz papīra. Un tad soli pa solim sāk pievienot autosum visas autotirdzniecības ikdienai nepieciešamās lietas. Un tas nostrādāja. Atbrīvoju savu ikdienu un varēju pievērsties svarīgākām lietām. Darbs kļuva krietni vienkāršāks, ērtāks, pārskatāmāks un galvenokārt patīkamāks. Visi automašīnu dati, vēsture, darbības vienu vietu, vienmēr par rokai, pasūtot detaļas, pieņemot tirdzniecībā, pārdodot automašīnu, runājot ar klientiem. Tad es nodomāju, ja jau man tas tik ļoti palīdz, iespējams būs vēl kāds autotirgotājs Latvijā, kam tas noderēs. Tāpēc autosum.net ir pieejams arī tev.